Esmu Edgars, nodarbojos ar tetovēšanu, ar piercingiem, zīmēšanu, aerogrāfiju. Bet aerogrāfija ļoti reti un tā kā nav iespējas īpaši izplēsties. Bet pārsvarā mans darbs ir tetovēšana. Nodarbojos jau kopš 86. gada pirmo reizi, kad paprovēju. Bet tas bija neprofesionāli, ar adatiņu. Zīmējuma izvēle ir ļoti liela un klāsts ir ļoti liels. Pārsvarā cilvēki nāk ar savām idejām. Ja nezinu, tad vismaz kaut kādu ideju viņi izsaka, un tad jau tiek piedāvāt kaut kādi konkrēti zīmējumi no kataloga. Jā. Pēdējā laikā ļoti pieprasīti maziņi zīmējumi. Viņi atnāk tur kaut kādas, piemēram, cilvēks grib kaut kādu plaģiātu no kaut kādu, teiksim, slavenību, kaut kādu tetovējumus. Ļoti individuāli. Cits atnāk, viņam ir bijis kaut kāds, teiksim, man bija viens klients, kam bija vēzis. Viņš gribēja vēzi, pakārtu striķī un ar tādu makšķernieku āķi iedurt tā kā ādā. Jā, teiksim. Tas, kad viņš ir izārstējies no vēža. Jā. Cenas ir atkarīgas ļoti individuāli. Atkarīgs ir no zīmējuma sarežģītības pakāpes, no zīmējuma lieluma. Vieta nav starpība. Pārsvarā arī neuzsver uz to, kad krāsains vai nekrāsains. Tas ir pilnīgi vienalga. Atkarīgs ir no tā, cik sarežģīts ir zīmējums, cik ilgi jātaisa tas zīmējums, cik darbietilpīgs tas process. Ir mājaslapa TAT2.lv. Mājaslapā ir mani darbiņi izlikti. Esmu redzams arī es, ir e-mails, ir telefona numurs. Tā kā droši var meklēt arī draugos mani, var meklēt Google, ļoti plaša informācija. Ir diskusijas visādas, visādos saitos ir, jā, teiksim, mājaslapās, interaktīvās lapās un visur ir pieejama informācija. Tikpat labi var arī 1188. Noteikti darba laika nav, pat cik pie mums Latvijā ir diezgan pagrūti cilvēkiem ar naudām. Reiz ar to pieprasījums ir diezgan mazs, atšķirībā no ārzemēm. Tāpēc, teiksim, kā saka, kalt dzelzi, kamēr karsts, ņem to klientu un, protams, ar viņu strādāja. Visi tiek ļoti laipni aicināti tetovēties, tiks palīdzēts ar zīmējumu izvēli. Ja nezināt, ko vēlaties, tiks arī palīdzēts izvēlēties, ko jūs vēlētos uztaisīt. Strādājam kvalitatīvi. Visi tiek ļoti laipni aicināti ciemos.